Sveiciens! Otrajā ceļojuma dienā. Mēs esam tikuši līdz ascendentam, un atgādināšu, ka ascendents ir daļa no panākumu ceļa, kurš saucas ietekme redzamība. Kopā šeit būs veselas 4 aktivācijas, ja? Tātad atslēgas kodi. Vizuāli tas izskatās apmēram šādi, ja mēs izņemam no tā visa tikai to, kas attiecās uz redzamību. Un ērtības nolūkos, tā kā bija šeit arī pieprasījums saprast, kā atrast šīs aktivācijas parastajā cilvēka dizaina kartē, es izlēmu, ka par to pastāstīšu šodien. Nu, lūk, esmu uztaisījis tādu špikarīti. Šis, kas ir redzams uz ekrāna, tātad šis ir tas kodeks, kur es esmu aizvietojis ar simboliem, kas ir vispār pieņemti simboli astroloģijā, katrai šai aktivācijai, šai planētai vai šim punktam. Un Midheavens un ascendents, viņi vienkārši tiek apzīmēti parasti ar burtiņiem AC, MC vai arī citreiz ir ASC, vēl kaut kur novērots. Ja? Un šeit ir sleja no cilvēka dizaina kartes, kuru var izveidot manā mājaslapā, un tieši šī ir tā personības puse. Abās pusēs tās planētas ir vienādas, ja tie planētas simboli, es vienkārši šeit paņēmu šo personības pusi, jo šajā panākumu kodeksā ir tikai no personības puses aktivācijas, un tad šeit mēs varam redzēt, kuras ar bultiņiem norādītās, tad ir tās, par kurām mēs runāsim, un plus vēl tas Midheavens un ascendents, kurš šeit nav. To mēs varam atrast, cik es zinu, tikai vienīgi Genetic Matrix, ja gribās tā, lai uz tev uzreiz parāda. Protams, mēs varam izmantot savas astroloģijas zināšanas, likt kopā, skatīties Reiva Aičinga, Rauruhu manuālī, un meklēt attiecīgi pēc grādiem. To arī var darīt, jo pēc būtības tādā veidā mēs varam atrast, jebkuru. Es arī šādā veidā meklēju aktivācijas, kas nav, piemēram, arī pat Genetic Matrix, bet kādreiz man ir interesi paskatīties, un tad es izmantoju astroloģisko karti un tabulas. Tālūk, ko es gribētu vēl šeit ieminēties? Es jau veidojot kartes šī ceļojuma dalībniekiem sastapos ar to, ka bija kaut kādas nesakritības. Nesakritības, proti, ar to, tur maliņā bija uzskaitīti, piemēram, tie centri, kas ir aktivēti, un tad man te vērsās dāmas, gan tās, kurām pēkšņi ieaktivējas galva, vai pēkšņi galva ir atvērta, vai kaut kādi, kaut kas var sakot nesakrīt, ja? Un vēlreiz atgādinu, ka Genetic Matrix tā nav oriģinālā human design sistēma, ja? Un tur mēdz būt kaut kādas nobīdes no normas. Tāpēc, ja ir kādas nesakritības, es vienmēr iesaku salīdzināt ar cilvēku dizaina karti citur un ieteicams Jovian Archive vai mybodygraph.com vai Maya Mechanics, ja? Kas ir profesionālais software. Nu, lūk, un arī manā mājaslapā var skatīties, jo vismaz līdz šim es neesmu ieraudzījis tur kaut kādas nesakritības, bet ja kādreiz ir tāda situācija, ka liekas, hei, tavā mājaslapā ir savādāk, un es kaut kur citur ģenerēju un bija savādāk. Ar šādu gan teikumu arī cilvēki pie manis ir nākuši, bet parasti problēma ir tajā, ka, piemēram, ir veidota karte Jovian Archive mājaslapā, un tad tur ir viens tāds lodziņš, kurš ir jāieķeksē. Pareizāk sakot, viņš nav jāieķeksē, bet cilvēki reizēm viņu ieķeksē, un tad arī tur sanāk savādāks rezultāts. Nu, lūk, bet visādi citādi līdz šim es savā mājaslapā neesmu novērojis nekādas nobīdes no normas, viss tur parasti sakrīt, tā kā es domāju, ka tas ir uzticams avots, ko es personīgi rekomendēju, ja? Tā kā, ja tev ir izveidot karti manā mājaslapā, tu droši vari ieiet un vienkārši pievērst uzmanību, bet tie cipariņi, kas parādās pie šiem simboliem, proti, ja? Piemēram, tā 42, vai tur, kur arī šeit kartē ir tas simbols, tā saule, vai tur ir tie paši cipari. Vienkārši apskaties. Ja? Mazums. Vēl kādam no jums, ja nu ir kāds gļuks sistēmā, tā teikt. Bet Jovian Archive gan ļoti, nevis Jovian Archive, bet Genetic Matrix ļoti pretīm nākoši. Un, ja es pamanu kļūdas, parasti arī viņiem rakstu un prasu, kāpēc tur tā. Es esmu tur pamanījis, jo tā un tā ir kartē, ir kaut kādas tādas lietas, un tā viņi parasti to meklē, atrod un labo. Ja? Tā kā viss ir baigi forši ar viņiem. Būs arī kur es esmu pilnīgi visus atšifrējis, ja nu kādam gribēs zināt, kas tad ir tās pārējās, ja, tie pārējie simboli. Tā kā šo bildi es pievienošu pie resursiem, kā lejuplādējumu, kādam varbūt būs ērti to izprintēt, izmantot, lai ir uz rokas. Tāpat arī tur pie cheat sheets pievienoju arī simbolus, kas ir ne tikai planētu simboli, bet arī astroloģiskās zīmes, kas varbūt noderēs, ja kāds gribēs atšifrēt savu ascendentu, par ko tad šodien ir
tēma. Jo tātad ascendentu, tā un šī būs arī vēl drusciņa atkāpe, pirms es sāku runāt, kur viņu var atrast. Tie, kas grib meklēt ascendentu, tur nezinu, superprofesionāli meklēt savās kartēs, bet profesionāla astroloģijas programmu neizmanto. Es vienmēr esmu astro.com. Es jau šeit esmu izveidojis piemēru, var sakot, mēs ejam zem horoskopiem un extended chart selection, un tad pievienojam, ja, un tad savadam visus datus, ja. Nu, lūk, un tas es jums rādīšu māju sistēmas, jā, kā atšķirās, bet defaultā viņš paņem Placidusu, ja tiek izmantots kaut kas cits, tad es iesaku šeit izvēlēties, ja, kaut ko citu, piemēram, kā es izmantoju Hull Signs, un tad to var šeit izdarīt. Nu, lūk, un vienkārši show chart, ja, un viņš parāda to karti. Man patīk šeit izmantot arī vienmēr es iesaku, tāpēc, kad arī tranzītus te var ātri apskatīties. Nu, jā, var sakot, tiem, kas negrib tērēt naudu par maksas programmatūrām, šī tiešām ir ļoti laba mājaslapa un labāku pagaidām arī es neesmu atradusi karšu veidošanā. Un ascendents, to es arī rādīšu, vienmēr atrodas pirmajā mājā. Tā kā šeit ir ascendents Aunā. Ja mēs pastīsimies Placidusā, ar to arī iezīmēs pirmā māja, bet tas nemaina faktu, ka viņš ir Aunā. Ja? Karta redzēt pilnīgi savādāk. Tas, kurš šajās kartēs neorientējas, ir pavisam vienkārši veids. Mēs paņemsim to pašu datumu, mūsu mīļo 1. janvāri, un uzkalkulēsim atbildi. Kur tad ir mūsu ascendents? Nu, lūk, un te ir viens atslēgas teikums - Aunā 15 grādos. Ja? Tā kā šo linku es arī būšu ievietojusi. Tie, kas galīgi ir uz jūsu ar astroloģiju, bet tā sava zīme interesē, var apstīties šeit. Nu, un ja vēl saprot un lasa angļu valodā, tad šeit arī var pēc tam pat palasīt arī to nozīmi. Ja? Nu, tālūk, bet, kā jau es teicu, ja grib atrast, kuros vārtos, tad Genetic Matrix, tas ir pieejams sadaļā astronatālās kartes, un tad šeit mēs varam atrast, mēs skatāmies personības pusē ascendentu viennozīmīgi, ascendents ir saistīts ar mūsu ķermeni, un tātad šis, respektīvi ar mūsu fizisko plānu, jā, šeit, un tomēr, man neliekas loģiski skatīties ascendentu šīs zīmes neapzinātajā pusē, tā kā manā prātā tas doesn't make sense, un tāpēc es izmantoju tikai apzinātās puses šos punktus. Tālūk. Jā, tā kā, ja tu izveido savu karti un neatpazīsti gadījumā to simboliņu, vai angliski, nevis angliski, bet, man liekas, viņi tādi nosaukumu var sakot, ja simboli neatšķirās, to es gribēju teikt, simboli neatšķirās, simboli visās valodās ir vienādi, un tāpēc arī šo simboliņu špikarīt es esmu iedevusi. Nu, lūk, un atgriežamies pie prezentācijas. Tātad ascendents astroloģija. Tātad ascendents astroloģija, kāpēc? Tāpēc, ka klasiski cilvēka dizainā un gēnu atslēgās ascendentu neskata. Viņu neskata. Lai gan es ņemu šo aktivāciju vērā, strādājot ar saviem klientiem, jo es tiešām uzskatu, ka tā ir ļoti būtiska loma. Tāpat arī līdzīgi strādā arī ar vēl citām aktivācijām, veidojot savu unikālo pieeju caur astro, cilvēka dizainu un gēnu atslēgu sintēzi. Un tāpēc arī manā mājaslapā, izveidojot savu karti, tu vari atrast gan to Hīronu, gan to Lilitu, bet klasiski viņi netiek skatīti. Un vēl es gribu arī uzsvērt, ka šīs aktivācijas, viņas neveido definīciju mūsu kartē. Proti, šeit, kur bija tas piemērs, jā, labi, piemēram, Lilita, man ir 64. vārtos, bet man 64. vārtos ir dienvidu medlis, tā kā viņš būs manā kartē iekrāsots. Savukārt, Hīrons ir 52. vārtos, man 52. vārti ir atvērti. Ja mēs ņemtu vērā Hīronu novietojumu definīcija, tad man izveidotos kanāls ar 9 vārtiem, un rezultātā man definētos sakrālais centrs, un rezultātā būtu manifestējušais ģenerators. Ja? Un tāpēc es saku, mēs neņemam šos vērā, lai veidotu definīciju. Mūsu definīcija, mūsu tips un nekas tāds, tā kā mums tagad nevajag krāsot savās kartē šīs lietas un domāt, ka tas tagad mums maina tos, kuri centri mums ir iekrāsot vai kas mēs esam par tipiem. Viennozīmīgi nē. Tur mēs skatāmies tikai klasisko līdz Plutonam, ja? Vairāk arī mēs neko vērā neņemam, bet pats Rauruhu arī ir teicis, pats savā grāmatā, ja, ko es jau kā studentu manuāli jums ieteicu, viņš ir teicis, ka droši noteikti var skatīties arī citas aktivācijas, kaut vai to pašu Hīronu, bet tā ir enerģija, kas tavā dzīvē izpaudīsies, bet vienkārši viņa neveido to definīciju. Ja? Viņa neveido definīciju tavā kartē, jo būsim reāli, ja mēs ņemtu vērā visas iespējamās aktivācijas, ko tik astroloģijas kartēs nevar atrast, ja? Tad visas tās mūsu kartes būtu aizkrāsotas no viena gala līdz otram. Nebūtu taču vairs interesanti, vai ne? Tālūk, tā kā
Tā kā jā, tas tāds vēl viens atgādinājums. Ja? Un, starp citu, jūs uzģenerējat manā mājaslapā to kartu, jums neparādās šīs aktivācijas apakšā. Es iesaku tā kā vēlreiz pārlādēt to lapu, un tad viņš parasti uzģenerē ar otro paņēmienu. Jo reizēm ar pirmo reizi viņš kaut kā līdz Pluto parāda, bet pārlādējot to savu rezultātu kartes, ja? Vai arī, piemēram, ir tie sarakstiņā jau vairāk, tur ģimenes locekļi savadīti, ja? Tad browseris parasti atcerās, man liekas. Tad jā, parasti viņš parāda. Tālūk, tā kā nevajag padoties un nevajag pie pirmās reizes teikt, ka, nē, man tur nerādās. Vienkārši jāpārlādē lapa. Lūk, tad tas ascendents. Jā. Ascendents ir punkts, kurš katra indivīda personīgajā kartē norāda uz precīzu grādu un zvaigznāju, kas atradies pie austrumu horizonta mūsu dzimšanas brīdī. Tātad tas ir zvaigznājs, ja? tas, kurš ir atradies pie austošā horizonta. Tad, kad mēs dzimstam, ja, tā kā mūsu dzīve sāk aust, teiksim tā. Tieši tāpēc ascendents ir ļoti personīgs un nozīmīgs. Tieši ascendents runā par mūsu identitāti, par mūsu fizisko ķermeni, īpaši par to, kā mūs redz un uztver citi. Ascendents, kā jau es jau rādīju, iezīmē mūsu pirmo māju astroloģijā, kas saka, es esmu. Astroloģija Čanija Nikolas ļoti iesaku viņas darbus, un grāmata You Were Born for This ir vienkārši ekscelenta, lai arī tur paša pamaties, tiešām rekomendēju. Viņa saka, ka šī astroloģiskā arhetipa daba simbolizē cilvēka motivāciju būt šeit uz zemes. Tā pastāsta, kas tev liek kustēties, kas no rītiem liek tev lekt laukā no gultas un virza tevi dažādos dzīves meklējumos. Savukārt astroloģija Dimitri George grāmatā Astrology and the Authentic Self pauž, ka tieši ascendents runā par to, kā tu vēlies tikt atpazīts dzīvē. Savukārt ezotēriskajā astroloģijā ascendenta zīme sauc par dvēseles zīmi, tā kā soul sign, kas atbild par to, kā esam nākuši manifestēt savas dvēseles gribu. Tieši pēc ascendenta zīmes tiek noteikts arī cilvēka personīgās kartes pārvaldnieks, un atgādināšu, ka tiešām šī ascendenta zīme ļoti nozīmīga. Kādreiz, senos laikos vispār, ja cilvēkam prasīja, kas ir tava zīme, parasti prasīja nevis saules zīme, bet tieši ascendentu, ja? Un varbūt, lai vēl būtu tāda drusku sajūta par to, kādas ir atšķirības, piemēram, par ascendentu un sauli, tad man patīk vienmēr iedot šo analoģiju par māju. Ja pie tevis, piemēram, nāk ciemos kāds cilvēks, kurš pat nenāk ciemos, vienkārši kurjeris piegādā paciņu. Nekad tevi dzīvē nav saticis, viņam ir adrese, viņš atbrauc, un tātad viņš ierauga tavu māju, tavu pagalmu, tavu tepiķīti durvju priekšā, un viņš jau par tevi kaut ko spriež. Tātad tas ir kaut kāds pirmais iespējas, kas viņam rodās par tevi. Un es teiktu, tā ir tā kā tava ascendenta zīme. Tā ir zīme, ko tad, kad cilvēks ar tevi varbūt nav iepazinies, bet tā pirmā sajūta par tevi. Ja? Un, ja, piemēram, cilvēkam ir zināšanas astroloģijā un tikko satiekot jaunus cilvēkus, viņš var viegli tās ascendenta zīmes uzminēt, tāpēc, ka tas ir tas pirmais iespējas tieši, ja? Tieši pirmais iespējas. Lūk, savukārt saule jau ir tad, kad, kā jau mēs izrunājām vakardien, ja? Tā ir tava esence. Tad, kad tevi cilvēki jau zina labāk, tavi draugi, ģimenes locekļi, kas jau ir ieaicināti tavā mājā, tavā viesistabā, viņi visi sanāk un viņi redz to tavu sauli, ja pilnībā izpaužamies to tavu esenci. Un tad, ja mēs vēl pieslēgtu mēnesi zīmes, tad mēnesiņš ir tas, kas ir tavā guļamistabā vai kaut kur pagrabā, kur tiek tikai retais. Ja tie, kas tevi tiešām dziļi iekšēji pazīst tev iekšējo pasauli, jo vairāk to emocionālo pusi, tas runā par mūsu emocionālo pusi. Bet par mēnesi mēs vēl runāsim. Katrā ziņā, jā, es ceru, ka ir saprotams tā atšķirības starp ascendentu un sauli, bet vienlaikus kaut kādā ziņā, protams, tās ir daļas mūsos, ja? Tālūk. Un es vēlreiz parādīšu šeit kartes atšķirības pilnmāju sistēma un Placidu sistēma. Starp citu, mēs tieši tikko ierakstījām ar Sandru, Sandra Magic Kick Instagramā un ar Lauru Instagramā Astro Zodiaks. Lauras, tieši pašas Lauras podkāstā, es vienkārši biju moderētājs. Par atšķirībām starp tradicionālo un modernu astroloģiju, jo tradicionāla astroloģija izmanto pilnmāju sistēmu. Tā ir vissenākā sistēma, kura ir, un, manuprāt, ļoti vienkārši. Man kā jaunai ļoti patīk šī tīrība šajā kartē, ja, ka tā viss ir ļoti sakārtoti un man patīk. Un es, lai arī, kad es iegāju vispār, sāku apgūt astroloģijas, arī, protams, pirmais, ar ko es saskāros, bija Placidus kartes, jo pie mums viņas ir ļoti izplatītas, un šeit lielāko daļu māca, pasniedz ar Placidus, mācās, un tāda bieži vien, ko ir mācījies, to arī pēc tam izmanto, vai ne, un tam līdzīgi.
Tā kā tas ir mūsu platuma grados ļoti, ļoti izplatīts, tāpēc arī iespējams, ja tu izmanto, ja tu zini kaut ko par astroloģiju, iespējams, tu esi redzējis tieši savu plasidus karti. Ja? Bet, te ir tādas būtiskas atšķirības, un par to visu var noklausīties podkāstu sarunā, ja interesē vairāk, bet katrā ziņā viens ir skaidrs. Ascendents vienmēr iezīmē mūsu pirmo māju. Vienkārši šeit, ja ascendents, piemēram, viņš ir 17 grādos, un viņš, vienkārši, pirmā māja sākās ar Vēzi, kur sākas vēzis, tur sākas pirmā māja, un otrā māja sākas tad jau ar nākamo zīmi. Savukārt Placidus sistēmā pirmā māja sākās tieši 17. grādā. Tieši tur, tepat nav tas AC, AS, tas ir apzīmējums. Tas burtiņš nav uzzīmēts, tāpēc, kad, redz, kā vēl trešo apzīmējumu atradu. AS, AC, dažādi viņi tur ir, vai asts. Šeit viņš nemaz nav uzzīmēts, jo vienkārši tas ir standartā, ka viņš ar viņu sākās pirmā māja. Ja? Un, piemēram, es vēl esmu izmantojis arī kādreiz. Es no Placidusa pārgāju uz Equal House sistēmu, kur arī mājas ir sadalītas vienādi pa 30 grādiem, bet viņas arī sākās tieši tāpat. Pirmā māja sākas tieši ar to grādu, kurā ir ascendents. Un tad es kaut kā pārgāju uz Hull Sign, jo savā praksē sāku redzēt, ka tas īstenībā man sāka šķist, kad ir precīzāk. Caur manu darba pieredzi. Un, arī man vairākas manas skolotājs ir izmantojuši tieši Hull Sign sistēmu. Tā kā pagaidām es pieturos pie tās, bet man patīk ieskatīties dažādos variantos, tā teikt. Lūk. Un ko es vēl gribēju teikt? Es vēl gribēju parādīt, kāds izskatās, ja mēs novelkam tādu kā taisnu līniju, ja? Tad, piemēram, tad šeit ir tas ascendents un pretī ir descendents. Savukārt, Placidus sistēmā vienmēr tātad ascendents iezīmē pirmo māju, un descendents vienmēr iezīmē 7. māju. Ja? Tā kā 7. māja vienmēr sāksies šeit, un pirmā māja vienmēr, tieši tas horizons, tā arī viņš ir, ja? Horizons, un tad tas austošais horizons, ja? Lūk. Austrumu pusē, ja, mēs skatāmies un meklējam to savu ascendentu. Un tā tad nav nejaušība, ka arī panākumu kodeksā ascendents ielikts grupā, kas runā par mūsu redzamību. Biznesā tam, protams, ir liela nozīme, un tūplānā šis atslēgas kods ir kā vārti uz panākumiem tieši caur biznesa tēmu iespējas, ja, tas impression, pirmais iespējas. Tā kā esmu grafikas dizaineri pēc savas profesijas, ja, un es esmu strādājis arī pie dažādām vizuālo identitāšu veidošanas procesiem, tad, kad es strādāju ar cilvēkiem individuāli, tad es ņemu vērā arī šo arhetipu. Tas ir ļoti būtisks arhetips klienta individuālajā kartē, kad mēs veidojam vizuālo identitāti. Un, protams, ka tas, cik redzams esi tu, korelē ar to, cik redzams ir tavs uzņēmums. Ir īpaši tajos gadījumos, ka tu esi sava zīmola seja un galvenais reprezentētājs. Un arī tad, ja tu savu seju nerādi, bet tu esi vienīgais cilvēks, kas virza savu biznesu, kā bieži vien ir, mēs esam solo entrepreneurs vai, vārdsakot, viena cilvēka orķestris, ja, kas dara visu, īpaši iesākumā, tad ir ļoti būtiski tiešām šīs ascendents. Lūk, un manuprāt, tad vizuālam tēlam, zīmola, vizuāla identitātei tiešām ir ļoti liela loma pirmā iespēja radīšanā. Šī ir vispār atsevišķa tēma, par ko es varētu runāt stundām, tāpēc iespējams arī par šo es varētu izveidot kādreiz meistarklasi. Ja kādam ir interese, ceļiet rokas un rakstiet komentāros, man tiešām interesē vai ir interese, bet jā, šis ir vienu brīdi es pat vispār gribēju kā aiziet specializēties tieši tikai un vienīgi uz šo tēmu. Un kas to lai zina, varbūt arī tāds posms manā dzīvē uznāks, jo man viņos ir mans Midheavens, ja par Midheavenu mēs vēl runāsim, bet es esmu tas, kurš maina visu, ko, ja, savā darbībā, man patīk darīt dažādas lietas paralēli, un viss plūst mainās. Man ļoti mutabla, kā jau es teicu, ja, pēc savām zīmēm. Lūk, tā kā es domāju, ka tas ir skaidrs, ja? Pirmais iespējas ir svarīgs. Kurš ir spriedis par grāmatu pēc viņas vāciņa? Es domāju, ka reizēm arī vajadzētu. Lūk, tāda tavs ascendents, iespējas, ko tu par sevi radi. Un tad es esmu iztulkojis līnijas. Kaut kas varbūt ir līdzīgi, kaut kas varbūt ir savādāk, kā kuram, bet tas teikums, ko es šoreiz no jums tā kā gribēšu arī dzirdēt, kur jūs arī, lai katrs pats padomājat, kā jūs tiekat uztverti? Kas ir tas pirmais iespējas, ko jūs par sevi radat? Piemēram, kaut vai Instagramā. Cilvēks atver tavu Instagram, viņš tā kā, kas ir pirmais iespējas? Ko viņš tur ierauga? Pēc būtības viņam vajadzētu ieraudzīt šo arhetipu. Tas ir tas, ko viņam vajadzētu ieraudzīt.
Bet vai to var redzēt ar to, ko tu dari? Jā? Vai tu ataino šo pieeju savā biznesā? Ka tu stāsti citiem par to, ko tu dari, ka tu rādi citiem, ko tu dari. Tāpēc padomā, kā tu šo pieeju varētu iemiesot vēl spilgtāk. Nu, lūk, un tātad pirmā līnija ir eksperts. Es tiek uztverts kā eksperts. Vai arī otrā līnija, es tiek uztverts kā dabiskais, jeb kāds, kuram dabiski izdodas. Trešā līnija būtu, es tiek uztverts kā pionieris, jeb kāds, kurš iet pa priekšu. Ceturtā līnija, es tiek uztverts kā draugs, kāds, kurš ir ļoti draudzīgs. Man vienmēr patīk šis girl next door arhetips, jā. Zini, tādi biznesi, kur tu raksti, piemēram, pirmo reizi raksti kaut kādu, nezinu, kaut ko tur, nezinu, bērnu drēbīti pasūtījis, un tu raksti tam, nezinu, kaut kas tur pasūtījumu, tu raksti, un tev atbild tā, ka tu sajūties, tik draudzīgi atbilde. Nebija nekas tur tāds, bija tik uzreiz tā, nebija tā vēsa un atturīgi, bija uzreiz tā ļoti draudzīgi, jā. Nu, tas ir tas arhetips, ja, kad ir cilvēks iet ļoti ar to draudzīgumu. Tad ir 5. līderis, es tiek uztverts kā līderis, un es tiek uztverts kā mentors 6. līnija. Tā kā paskaties, kāda ir te līnija, apdomā par to, un es ļoti, ļoti gribēšu redzēt jūsu versijas, ja, kas tad jums tur sanāk. Un mēs te vakardien ar vienu dāmu ceļojumā, sveiciens Lindai, čau, spriedām par šo viņu. Teica, ak, Dievs, man tur viss ir alķīmija, kā lai to tur labāk iztulko. Man vispār patīk, kā es savos tulkojumos esmu tur kaut kur iesprūst, un tad, kad cilvēks man pajautā, tad man tik ātri tās atbildes atnāk. Un šodien es pati pie savas alķīmijas sfēras tiku. Lindai Saule, man rekur ascendents. Nu, lūk, ar mani vispār tā man ascendents un Saule, viņi abi divi ir vienā zīmē. Jaunavā pēc zodiaka, ja? Un tad es vienmēr smējos, ja, kad es teicu to salīdzinājumu par to priekšnamu un par to viesistabu, ja? Ar mani ir tā, what you see is what you get. Tas, ko tu redzi, to tu arī dabū, ja? Tad, kad tu esi viesistabā, tur nekas nebūs beigas savādāk kā tie priekšnamā, ja? Nu, tā kā viss sakrīt. Nu, lūk, bet, var sakot, enerģija, ko citi mani atpazīst, ir alķīmija. Tad tas ir tas, kas mani motivē un par ko es vēlos tikt atpazīta. Mans arhetips savu tēlu veidošana ir alķīmiķis, un kad esmu enerģētiskajā balansā, kad es varu pārveidot kaut ko, un esmu disbalansā, kad esmu tā ļoti dogmatiska, tāda neelastīga, es teiktu, ja. Un es tieku uztverta kā kāds, kuram dabiski izdodas. Tālūk. Un es zinu, ka šie jēdzieni, varbūt tas alķīmija arī, vai ne? Un daudziem varbūt bija tādi, kur liekas, nu jā, bet kā tas praktiski? Es saku, pieiet radoši tam. Nezinu. Es iedomājos, vispār uzreiz pirmais man alķīmiķis, Paulo Coelho grāmata nāca prātā, kas ir viena no manām arī mīļām grāmatām. Un es nezinu, vienkārši Pinterestā paskaties tā arhetipa bildes, kaut vai tos angliskos vārdus pameklējiet, paskaties attēlus, uzrakstiet tur, nu, piemēram, nu, tā kā vienkārši, lai tas vaibiņš jums tur uzmetās astetikas, ja, vai, piemēram, nu, un tā kā skaties, kāda attēla izlec, ja, un vai kaut kādi citāti, vai, nu, vienalga. Un tas varbūt vairāk palīdzēs izprast šos vārdus, šos arhetipus, ja arī bez kaut kādiem dziļākām interpretācijām, paskaidrojumiem. Tas ir tas mans ieteikums. Un, nu jā, alķīmiķis man noteikti personīgi asociējas ar kādu, kurš kaut ko pārveido, visu laiku grib kaut ko pārveidot, un arī ar tādu, nu jā, kaut ko atrisināt, ja, jo alķīmija bija, tā kā alķīmiķis bija tas, kurš varēja pārvērst jebkuru metālu zeltā palielam, ja, vai nu jā, tā kā izmantojam savu radošumu. Es tiešām aicinu. Un tāpat es aicinu dalīties jūs savā spožumā un savā redzamībā. Iespējas. Šis ir tas templēts, ko es jums uztaisīju, bet es arī atgādinu, tev nav obligāti jāizmanto šis, tu vari varbūt tiešām sameklēt kādu foršu iedvesmojošu attēlu, jā, kas tev asociēs ar to arhetipu, izmantot viņu fonā, tas būs vēl interesantāk, un uzrakstīt vienkārši savas frāzes, un nav jāraksta visas, var uzrakstīt varbūt tās, kuras izdevās iztulkot, vai kas bija tas aha moments, un varbūt tas pat nebūs tieši no šī, bet varbūt vienkārši, ka tu saproti, kas tevi motivē, un tu zini savu zīmi, piemēram, tu pārzini astroloģiju, un tu izdomā, mani motivē sazemēt un praktiska darbība tur, piemēram, vai arī kaut kāds, nu, jā. Mēs atkarībā, viss ir atkarīgs no tā, ko tu zini jau, jā, par tām lietām, bet tiešām es iesaku eksperimentēt un pieiet tam visam tā ļoti, ļoti radoši. Tālūk, tā kā es gaidīšu ar nepacietību redzēt atkal jūsu atbildes, un šodien es teikšu paldies, un tiksimies jau nākamajā tēmā. Visticamākais, ka uztaisīšu brīvdienas, jo ir nedēļas nogale priekšā, bet varbūt kāds tikai brīvdienās sāks šo visu klausīties, un viņam viss būs tā baigi plūstoši, un varbūt kāds vispār klausīsies tikai pēc nedēļas, bet atgādinu, ka es šobrīd esmu visiem pieeju
uzlikusi 30 dienas. Tad no dienas, kad jūs ierotējāt šajā kursu platformā, 30 dienas ir pieejams viss šis saturs. Tā kā, un nav tik būtiski. Es arī priecāšos redzēt par jūsu ascendentiem un saules zīmēm arī pēc 2 nedēļām zināt, ka pirmais lielais vilnis būs noskrējis, jebkurā mirklī es priecāšos ieraudzīt arī jūsu atbildes un komentārus, Teachable-tos es visus arī lasu. Es neesmu spējusi uz visiem atbildēt, es tiešām esmu visus pamanījusi, visus izlasījusi un smaidījusi un priecājusies par to, kā jūs piedalāties. Un noteikti kaut kādā dienā arī brīvākā apsēdīšos un arī atbildes savas sarakstīšu jums. Tā kā paldies tev, ka tu te esi, un, starp citu, šoreiz ieliku šos skrīniņus gan sieviešu, gan vīriešu dzimtē. Tā kā tas pēdējais teikums tieši mainās, ja? Tā kā varat, labi, tas varbūt nav tik svarīgi, bet jā. Tālūk, jo mums ir arī kungi kā nekā, ja? Tā kā labi, šodien paldies par uzmanību, lai izdodas, un tiekamies jau trešajā dienā. Tā!